Un tas jautājums ir pavisam vienkārši. Ko jūsu partijas saprot ar veselības veicināšanu, jo nav noslēpums, ka šobrīd valstī ar veselības aprūpas sistēmu aprobežojās. Ar to mēs saprotam tikai neatliekamo palīdzību, ambulatoro stacionāro ārstēšanu. Šobrīd nav mums reāli dienesti, kas to veiktu. Kāds ir jūsu skatījums? Jo mums būs tas jādara. Pat Āfrikā ir veselības veicināšana. Latvijā ir primārā, sekundārā un terciārā veselības aprūpe pastāv tāda. Ja, terciārā tā ir speciālistiem jau nodrošinātie, ja, un primārā tas ir ģimenes ārsts, un sekundārā tā ir stacionāra. Un kā mēs varam veicināt šādus te veselīgu dzīvesveidu, lai mums būtu veseli cilvēki un līdz ar to arī varbūt atrisinātos šī te problēma budžetā veselības aprūpē. Tas ir ar dažādu ģimenes aktivitāšu veidošanu. Man ļoti patīk, nesen bija Jūrmalā, piemēram, velomaratons, kurā piedalījās ģimenes un brauca mazi bērni kopā ar vecākiem. Viņi piedalījās šajā te procesā veselīgs dzīvesveids. Jā, bet es atvainojos, bet tas ir tā kā pa privātiem līdzekļiem, vai kā tā nav valsts atbildība? Valstī nav jābūt veselības veicināšanas kaut kādam dienestam vai teiksim, par sabiedrības veselību, kas būtu atbildīgais dienests? Protams, varētu arī būt no valsts puses kā šāds te dienests, kurš arī veidotu visādus pasākumus un aicinātu šos te cilvēkus veselīgas dzīves veidam, bet tas varētu paralēli arī darboties ar privātiem dienestiem tikpat sekmīgi. Es uzskatu, ka ne tikai valsts tas varētu būt. Pirmais, es domāju, es atgriežos pie veselības mācības. Ja bērnam ir izpratne par to, kas ir veselīgs dzīvesveids, tad ļoti daudz tas viņam kļūst par paradumu. Tā kā iemāca ģimenē, ka ir jātīra zobi, ar to mēs sākam mutes higiēnu. Ja mēs iemācam, kā pareizi ēst un ka fiziskās aktivitātes ir labas, tas ir tas, ar ko mēs sākam. Protams, ka tā ir gan valsts atbildība, gan tā ir sabiedrības atbildība kopumā. Un, protams, ka mēs ļoti daudz varam izdarīt, attīstot sporta tās halles. Mēs varam attīstīt to darbību, kas ir saistīta maratoniem. Es tiešām uzteicu visus tos, kas piedalās organizēšanā, es arī pati piedalos. Visā tajā, kas ir saistīts ar pareizu ēšanas ieradumu, lai novērstu šo smēķēšanu alkoholu, tas ir valsts iespējas, un arī šodien veselības ministrijā vesels departaments ar to strādā. Valsts nerīko maratons jautājums bija, vai valstī arī kaut kā jāfinansē veselības veicināšanas programmas? Jā, viņi arī tagad finansē un jāfinansē ir noteikti, jo, ja būs vesels cilvēks, mēs mazāk tērēsim uz ārstēšanu. Protams, ka valstī ir jāfinansē, un arī tas ir programmā.